Līgatnes dabas parkā lāču mamma Velga Vītola apčubina un samīļo savus draugus lāčus, meža cūkas, aļņus, ežus un vāveres. Taču īpašas attiecības dzīvnieku kopējai ir ar lāceni Ilzīti, kuru sieviete izaudzināja jau kopš dzimšanas savā mājā baroja ar pudelīti un panāca, ka dzīves pabērns, kuru mamma pameta, izdzīvoja. Nu, mīļa mammai lācis, mammai, mīļa meitiņa, mīļa, ļoti mīļa. Meitenei blusa iekoļa, blusa, tā ir, jā, tā ir. Nu, blusa tā nav noteikti atzīts kukainīts. Mammai lācis. Par Ilzīti runā visur, un par brīnišķīgo lācenes un Velgas mīlestību ir sarakstīta grāmata. Lāču meiteni Ilzīti Velga sauc par savu meitu un stāsta, ka kopā ar īstiem bērniem veda pastaigās pa dabas taku teritoriju. Ilzīte nav parasts lācis, jo audzis cilvēku gādībā un saņēmis vislielāko brīvību un mīlestību pārējo dzīvnieku vidū. Tagad Ilzīte atzīta par dabas taku populārāko iemītnieci, un palūkoties, kāds izskatās lācis, kas reiz bija sērkociņa kastītes lielumā, vēlas ik viens. Ilzīte, tu nemaz nezini, cik tevi daudz draugu, un cik tevi daudz labvēļu, un cik daudz tevi mīl. Tieši tāpat kā es, jā. Velga atceras Ziemassvētkus, kur lācenei zem eglītes vienmēr tikušas atstātas dāvanas. Tāpat auģa mamma neaizmirst, ka Ilzīte, lai gan nu jau miesās prāva, dvēselē esot ļoti jūtīga un bailīga. Pat ieraugot savu atspulgu spogulī, lācene esot tā pārbijusies, ka skrējusi slēpties mammas azotē. Ilzīte pēc dabas ir ļoti diezgan tāda nervozs, bailīga lācene, jo viņai pat, teiksim, kraukļi sanākuši lielā barā, var viņu aizīt prom no mājas kukuļa, ja? Un tepat netālu 20 metru attālumā mums vienu brīdi dzīvoja meža cūks Sivēns, kas visu laiku kvieca. Lācis vispār nenāca uz māju, jo viņi bija ļoti lielā stresā jau no tā vien. Kurš gan neatceras notikumu, kad no voljēra Līgatnes dabas takās vasaras nogalē izmuka Ilzītes bioloģiskā mamma lācene Made. Lai gan lāci Velgai ar palīgiem ātri vien izdevās notvert un nogādāt atpakaļ mītnē, Gaujas Nacionālajā parkā sākās diskusijas par voljēra drošību. Tā problēma, Mades izbeigšana, visu šo problēmu, protams, pamatīgi sāsināja, ja, un padarīja aktuālu ļoti. Un uz šo brīdi, teiksim, ir tā, kad ne Gaujas Nacionālā parka fonda, ne dabas aizsardzības pārvaldes vadība līdzekļus nevar ne piešķirt, ne iedot, un tāpēc pieņemts ir it kā tāds risinājums. Tika pieņemts lēmums visus 3 lāčus, Puiku, Madi un Miku, pārvietot uz drošāku mājvietu pie Ilzītes, kura gan līdz šim visā norobežotajā teritorijā dzīvojusi viena. 16 gadus kalpojošais voljērs savu esot nokalpojis. Tenī gadā celtais voljērs, teiksim, atklāti savu mūžu ir nokalpojis un vienkārši nav vairs pilnīgi droši eksploatācijā. Lejas voljērs tiem lāčiem vairs nav drošs, tā tas ir, un uzcelt voljēru kapitālu 3 lieliem lāčiem, tas izmaksātu pārāk dārgi. Lai uzceltu jaunu voljēru 3 lāčiem, naudas neesot, taču izmitinot visus 4 lāčus kopā, Ilzītes voljērā neesot prāta darbs, stāsta Velga. Viens ir lācenīt Ilzīti atdot pavisam prom. Prom no Līgatnes, acīm redzot arī prom no Latvijas, tāpēc, kad Latvijā nav tādas vietas, kur varētu turēt šo lāci. Un otrs variants ir vēl briesmīgāks manā uztverē pārcelt lejas lielos lāčus kopā ar lācenīt Ilzīti vienā voljērā. Lāči ir vienpatņi. Tie 3 lejas lāči dzīvo kopā tikai tāpēc, ka viņi tā ir dzīvojuši no bērnības. Viņi saraduši, viņi viens otru neaiztiek. Tagad pie Ilzītes pielikt klāt, kaut vai uzbūvējot te pa vidu kaut kādu nosacītu žogu. Tos lāčus nozīmētu Ilzītei nāvi no stresa burtiski pirmās 2 dienu laikā. Ja? Sekcijas rezultāts parādītu plīsušu sirdi, ja? Bet tā būtu nāvi no stresa. Runājot par samilzušo problēmu, zvērkopas acīs parādās asaras. Zaudēt savu Ilzīti esot tas pats, kā zaudēt miesīgu bērnu. Ilzītei pielikt kaut ko klāt. Es saku, tas ir, tad humānāk ņemam viņu iemidzinam, jeb nošaujam tūlīt. Plāns ievietot lāčus Ilzītes voljērā
esot labs, ja vien tiekot uzbūvēta Ilzītei cita mājvieta. Šitas ir ļoti kapitāls, pamatīgs volieru iežogojuma žoks, stieņi un pamati. Ilzītei vienai pašai šī tik pamatīga būvi nevajag, un tāpēc viņa būs daudz lētāka. Bet lieliem lejaslāčiem ir ļoti svarīgi, lai būtu tā drošība, un tieši viņiem šis žoks būs ļoti piemērots. Un māte vairs, es ceru, nekad nedomās doties brīvsolī pastaigā par vietējiem mežiem. Tomēr neatrisināts paliek jautājums, kur turpmāk savas dienas, lai pavada Velgas Ilzīte. Taču Velga tic, ka izglābt lāceni no drošas nāves ir tikai viņas pašas spēkos. Es esmu sapratusi, ka neviens bez manis, ka man jāmeklē pašai tie līdzekļi. Un ka mani palīdzība arī jālūdz man pašai, jo savādāk mēs pie viņiem netiksim. Un man tiešām būtu tāds lūgums, kad varbūt, es tagad mīnu, bet varbūt kāda celtniecības firma var palīdzēt uzcelt Ilzītei jaunam volieram tikai māju. Varbūt nākamā celtniecības firma var ieliet pamatus žogam. Varbūt vēl kāds var noziedot kaut kādus šitādus dzels stieņus. Un tā varbūt pa visiem kopā mēs savu lāci, Latvijas lepnumu lāci, mēs varam nosargāt un ļaut viņam palikt Latvijā un dzīvot savu mūžu Latvijā. Līgatnes dabas taku un Gaujas Nacionālā parka vadība līdzekļus voljera izbūvē nevarot piešķirt, neesot nauda. Es tiešām uzskatu, ka ar mūsu visu kopējiem spēkiem nākamgad šādā pašā laikā lācenīte Ilzīte var atrasties jau savā jaunajā uzceltajā voljerā, un šeit jūs varēsiet filmēt sižetu par Mātes, Mikus un Lielā puika pastaigām par šo voljeru. Es ticu, ka mums visiem kopā izdosies. Buča. Noteikti izdosies. Viņa arī tāpat pateica. Rodzi, izdosies, dzirdat, klausaties. Viņa gaida pirmo sniegu, jo tad mums atkal mēs svinēsim eglīti bērniem pa prieku un visādi vispiem apmeklētājiem pa prieku, kur viss mantiņas būs apēdams, un tad mums būs dzimšanas dienas torte, vai ne? Un es domāju, kad uz viņas 11. gadu dzimšanas dienu, mēs viņai varētu arī uzdāvināt to jauno voljeru, lai viņa paliktu dzīvu. 11. janvārī Ilzīte svinēs 11 gadu jubileju. Vai lācene savu dzimšanas dienu sagaidīs, tas gan tagad esot tikai cilvēku rokās, skumji piebilst Lāču mamma. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.